Vai esi kādreiz redzējis kādu ticīgu cilvēku, kas ļoti skaisti runā par ticību, bet neko nedara, lai otram cilvēkam palīdzētu? Pavisam noteikti šajā brīdī es varu parādīt pirkstu pats uz sevi un teikt, ka arī manā dzīvē tā ir gadījies ļoti bieži. Ir viegli runāt par ticību, bet netik viegli ir ticību izdzīvot mīlestībā. Un patiesa ticība tie nav vārdi, tie nav tā kā tāds augļu koks tikai ar lapām, bet patiesa ticība ir tāda, kur ir arī šie mīlestības darbi. Tas ir koks, kas nes augļus. Un ticība nav maska, ko mēs uzliekam tikai svētdienās ejot uz baznīcu, lai izskatītos labāki, bet tā ir tāda dzīves realitāte, kas maina pašu un arī maina līdzcilvēku dzīves. Un mēs bieži grēkojam pret šo patiesību, mēs iesprostojam ticību bieži vien vārdos, bet ne praktiskā rīcībā. Viens no veidiem, kā manuprāt tas notiek itin bieži, ir, ka mēs sakam mūsu tuvākajam, kuram ir kādas grūtības, vajadzības, kad viņš varbūt arī mūs aicina, lai mēs par viņu aizlūgtu, mēs sakam, labi, es par tevi aizlūgšu. Bet mēs nesniedzam šim cilvēkam tūdaļ arī to palīdzīgo roku, kas viņam šajā brīdī ir vajadzīga. Un patiesa mīlestība, tā ir lūgšana, kas pārvēršas reālos darbos, atbalstā, palīdzībā, klātbūtnē. Lūgt un nepalīdzēt cilvēkam, tas ir kaut kas līdzīgi, kā Jēkabs runā par to savā vēstulē. Viņš saka, ka ja brālim vai māsai nav ar ko apģērbties un viņam trūkst ikdienas barība, ēdiena, un kāds no jums viņam saka, ej, ar mieru sildies un ēd, bet viņam nedod to, kas viņam ir vajadzīgs, tad kāds labums no tā? Un mēs arī kādreiz līdzīgi, varbūt itin bieži, tā rīkojamies, ka mēs sakam, ka mēs par otru cilvēku palūksim, bet mēs neesam gatavi tūdaļ celties un iet un palīdzēt un risināt šī cilvēka varbūt šo lūkšanu vajadzību. Piemēram, mēs bieži vien sakam, ka mēs palūksim kādam cilvēkam, ka viņš tur ir kritis kādos grēkos vai cīnās ar atkarībām, bet mēs nepieliekam savu plecu, nepieliekam savu pirkstu, lai šim cilvēkam palīdzētu no tā tikt tā kā ārā. Un Jēzus māca, ka mīlestība un ticība un mīlestība nozīmē nevis stāvēt malā un kritizēt, bet iesaistīties, aktīvi iesaistīties šī cilvēka dzīvē. Šķiet, tas bija mācītājs Induls Paičs, kurš kādreiz sacīja tādu salīdzinājumu, ka lūkšana tā ir sagatavošanās, pirms mēs ceļamies un ejam kādam palīdzēt. Un tas salīdzinājums bija par pusdienām vai brokastīm, kur mēs sakam galda lūkšanu, un tad mēs tūdaļ pabeiguši lūkšanu arī sākam mīlestību. Un lūkšana kalpo kā sagatavošanās. Protams, ir varbūt dzīvē situācijas, kur mums nav iespēja palīdzēt kādam cilvēkam, tad, protams, mēs varam par šo cilvēku tad tikai lūgt. Un benediktiešiem bija tāda devīze ora et labora, lūdzu un strādā, un noteikti kādi ir dzirdējuši, ka tas ir tā kā ar airu laivu, kur airu laiva ir divi airi. Ja tu airi ar vienu airi, tad laiva griež uz vienu pusi, ja tu airē ar otru, tad laiva griež uz otru pusi, bet, lai tu tiktu uz priekšu, tev ir jāairē ar abiem airiem. Un tieši tā arī mūsu dzīvē mums ir nepieciešamas lūkšanas, kas dod svētību mūsu darbam, un vienlaicīgi ir šīs divas lietas, kas saslēdz kopā – darbs un lūkšana un darbs. Ja mēs darām bez lūkšanas,
darbam nav svētības, bet ja mēs lūdzam un nedaram, tad tā lūkšana ir liekulīga. Protams, kādreiz tu nonāc tādā upē un tādā straumē, kur tev vienkārši to laivu nes un tu vari airēt ar abiem airiem, bet vienalga tā strauma ir tik spēcīga, ka tev neko citu neatliek, kā vienīgi ļauties šai straumē. Tādā gadījumā tad mēs arī tad lūdzam un uzticam iznākumu Dievam. Lūk, kāpēc es par to visu tā šodien runāju? Tāpēc, ka ļoti daudzos gadījumos mēs mūsu tuvākajiem patiesībā varam palīdzēt. Un ja mēs nevaram palīdzēt varbūt individuāli, personīgi šim cilvēkam atrisināt viņa kādu problēmu, tad noteikti, ka mēs kā draudze kopā to varam izdarīt itin bieži. Un vēlreiz, ka patiesa ticība un mīlestība tā nav maska, ko mēs uzliekam svētdienā, bet tā ir dzīves realitāte, kurā mēs dzīvojam. Tā ir manis paša pārmainīta dzīve un tāda dzīve, kas arī ietekmē un maina citu cilvēku dzīves. Ir ļoti svarīgi par to runāt, jo pasauli vairāk pārliecina nevis mūsu skaistie kristīgie vārdi, bet tieši mūsu darbi, ar kuriem ļoti bieži mums, kā kristiešiem, iet ļoti grūti. Un ticība pasaulē kļūst redzama tieši caur mūsu rīcību. Lūk. Bet te ir arī evaņģēlijs. Un evaņģēlijs ir tā labā vēsts, ka mēs neesam un mēs arī nekad nebūsim perfekti. Perfekts ir Jēzus. Un Jēzus nav palicis malā stāvot, lai noskatītos, lai tikai norādītu ar pirkstu un kritizētu mūs, bet viņš ir ienācis šajā pasaulē, nokāpis šīs pasaules viszemākajā vietā, pat pie viszemāk paklupušā, pakritušā cilvēka, lai šo cilvēku ņemtu pie rokas un palīdzētu viņam piecelties un virzīties uz augšu, lai palīdzētu šim cilvēkam piecelties, ka šis cilvēks var sekot Jēzum. Un Jēzus ne tikai par mums aizlūdz, bet viņš pavisam praktiski iesaistās mūsu dzīvē. Viņš ne tikai norāda ar pirkstu uz mūsu grēkiem un nepilnībām, bet viņš paņem mūsu nepilnības un grēkus uz saviem pleciem un uznes tos pie krusta. Viņš paņem mūsu dzīves krustu un nes to, un tas padara mums mūsu dzīvi, kristīgo dzīvi, vieglu. To dzīvi, kuru mēs nespējam realizēt. Kristus padara vieglu, jo viņš nes mūsu krustu. Lūk, viņš nevis stāv malā, norādot uz mūsu grēkiem, bet ņem šos grēkus uz sevi. Viņš piedāvā piedošanu, viņš piedāvā spēku, viņš piedāvā citādu dzīves iespēju, tādu, kuru mēs varam dzīvot bez maskām, atklāti, apliecinot savu ticību gan vārdos, gan arī izpaužot tos darbos. Tik cik katram mums tas sanāk. Kā kādā vietā Jēzus saka, cits nes 30 kārtīgus, cits 60 kārtīgus, bet cits 100 kārtīgus augļus. Ļauj, lai Jēzus nes tavus grēkus, tava nasta būs vieglāka, un jo tev būs vieglāka, tava paša nasta, jo vairāk tu varēsi uzņemties un palīdzēt, nest arī citu savu līdzcilvēku nastas. Es ceru, ka kaut kas no tā bija saprotams. Man pašam šī doma šķiet tik vienkārša.